Dārgie klātesošie, es domāju, paldies visiem trim runātājiem milzīgs, jo tik ļoti pielādēt, man šķiet, pieblīvēt vārdu vislabākajā nozīmē visas trīs mūsu lekcijas, daloties gan pieredzē, gan konceptualizējot lietas. Un man bail teikt, bet arī sapiņķerējot lietas, jo man šķiet, mēs ieraudzījām šajā jautājumā tik ļoti daudz to pavadienu un tik ļoti specifiskas gan no tā pacienta perspektīvas, gan no medicīnas personāla perspektīvas, gan no tuvinieku perspektīvas, varbūt mazāk pagaidām no likuma perspektīvas, ka mēs pieskarsimies dienas otrajā pusē, bet arī jau ieskicējās šie aspekti. Man ir tiešām bail domāt, kā mēs 15-20 minūtēs tagad kaut ko sasumēsim, bet mēģināsim. Mans priekšlikums ir tāds, ņemot vērā, ka klātesošo ir patiešām daudz, un es pieņemu, ka jums arī ir jautājumi, varbūt specifiski kādam runātājam, varbūt kopīgāk, vispārējāk refleksija par to. Mums daudz laika nav, bet es labprāt dotu jums iespēju, lai nav tā, ka pēc manas izpratnes veidojas tā mūsu diskusijas būtība. Varbūt, ka mēs varam savākt jautājumus no jums, ja jums ir kādi, es nezinu, dažas minūtes es būtu gatavs tam veltīt. Varbūt piezīmes vai komentāri vai ieteikumi. Jā? Ir kāds, kurš būtu gatavs roku pacelt? Lieliski. Bet, ja mēs varētu tiešām, tādā SMS režīmā, gan es nezinu, kurš SMS vēl teikt. Tur ir. Lūdzu. Jā, liels paldies. Fantastiski. Vienkārši. Jautājums ir ļoti konkrēts. Es esmu par to, ka ir jāsaka. Un varbūt visiem trim, tā kā jūs paņēmāt ļoti dziļi un ir pat atbildes, bet es gribētu dzirdēt katra versiju par atvadīšanos. Cik atvadīšanās ir svarīga aizgājējiem un cik ir svarīga arī ģimenei paspēt izrunāt, kaut ko izdarīt, kaut kādu pretgadījumu aizbraukt uz Romu. Paldies. Atvadīšanās noteikti, jo acīm redzot, šajā jautājumā ir ietverts tas, ka atvadīšanās īsti nav iespējama, ja mēs neesam pateikuši, ja mēs nezinām to realitāti. Tāpēc es esmu par to, ka jāsaka. Absolūti, jā. Tas padara šo iespējamu. Jā. Lieliski, mēs šo varam ielikt iekšā. Ja vēl ātri, lūdzu, kāds piezīmes, es patiešām novērtētu to. Jā? Jā, rekur roka, lūdzu. Labdien, liels paldies visiem runātājiem un liels paldies Līgai par dzīvajiem stāstiem. Bet mani jautājumi šoreiz vairāk vērsti medicīnas puses pārstāvjiem. Es pati pārstāvu bērnu paliatīvās aprūpes biedrību un arī profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociāciju. Un klausoties mediķos, man radās priekšstats, ka ārsts dažkārt ir ļoti vientuļš savos lēmumos un savos nozīmīgajos lēmumos par to, kā komunicēt ar pacientu. Un tieši šajā kontekstā arī ir mans jautājums, kā jūs redzat profesionālo veselības aprūpes kapelānu mūsdienu veselības aprūpes sistēmā? Paldies! Jā, es mēģinu pierakstīt, lai nepazūd. Lieliski, paldies. Mums varbūt vēl ietilpināt varam. Jā, lūdzu. Labdien! Man ir jautājums jums visiem trim. Kā jūs domājat, vai sēras un skumjas ir viens un tas pats? Paldies. Mēģināsim. Jā. Tev ir jautājums, Jānis, tas ir šī visa konference ir viens liels jautājums. Es jau baidos, kā teicu. Man bija jautājums, varbūt, Laura, es gribu, vai, teiksim, vai noteikti par to ir pētījumi, bet cik daudz vispār ir iespējams mums, piemēram, tiem veselajiem, stiprajiem, tiem tuviniekiem, cik mums daudz vispār tā kā ir iespējams uzprojicēt, kā jūtas tas cilvēks, kurš, piemēram, zina, ka viņš kā lai mēs vispār, vai to mūsu prāts vispār atļauj mums tādu iedomā, jo no tā tad ir tālāk atkarīgs, ja tādu konstrukciju mēs vispār, jo tās ziņas izmaina, vai ne, uztver, tad varbūt, ka ir no paša sākuma jau aplame tas, ka mēs kaut kādīgi mēģinam tā kā saprast, kā būs labāk pacientam.
Ja? Klau, mans priekšlikums ir tāds. Tavs jautājums, Ilze, faktiski man ienāca prātā, kā mēs to varētu sastrukturēt šo sarunu. Man šķiet, ka tad, kad mēs runājam par kaut kādu uzmetumu, kaut kādu melnrakstu, kaut kādām, nezinu, informatīvam materiālam vai kā tam līdzīgi, ka beigās tas, ko mēs no šī varējām jau secināt, ka tas ir dažādi informatīvie materiāli. Viens ir no pacienta perspektīvas, otrs ir no tuvinieku perspektīvas, un vēl trešais varbūt ir no medicīnas personāla perspektīvas, kuriem ir savu kaut. Un tu uzdevi jautājumu, man šķiet, no tuvinieku perspektīvas. Tu kā Ilze, es kā Edijs, man ir jautājums, ja man nākas saskarties ar šādu situāciju, kā ja mans tuvinieks ir nonācis, tuvojas hospisa aprūpes stadijai, tad kas man ir jāzina? Ko mēs ierakstītu informatīvajā lapā? Pacienta tuviniekam, kas ir tie faktori, kas man jāņem vērā, un kur ir risks, ka es pārkalkulēšos? Jo mēs kā tuvinieki, kā pinēja, mēģinām kontrolēt visu, mēs zinām labāk. Ja? No vienas puses varbūt mēs labu gribam, un varbūt, ka mēs arī zinām labāk kaut kādās situācijās, bet varbūt mēs pārvērtējam savu, ja? Un mēs vispār neiedomājamies kaut kādu citu perspektīvu un nedodam iespēju atvadīties, piemēram, pat ja cilvēks kaut kā gribētu. Ja? Es piedāvāju šo struktūrēt tādā veidā. Varbūt, ka mēs varam mēģināt izveidot 3 informatīvās lapiņas. Sāksim ar tuvinieku informatīvo lapiņu. Ko mēs tur liekam iekšā? Lielas paldies par jautājumu, un šis noteikti būs gan tuvinieku, gan mediķu lapiņā. Saskaroties ar tik sāpīgām ziņām, jo smagāks, jo emocionāli pielādētāka ziņa, jo mums prāts ieslēdz vienkāršākas aizsardzības, šajā gadījumā šo pašu projekciju. Tāpēc pieķerot to sajūtu, ka es zinu, vai viņš visticamāk jutīsies šādi, ir jāsaka sev stop, vai nav tā, ka īstenībā es tā jūtos. Tas ir pirmais darbs, pasēdēt, pabūt ar to sajūtu. Ja ir grūti saprast, vērsties ar kādu parunāt, ar kādu tuvu, kurš arī mūs pazīst, un viņš varēs palīdzēt šajā situācijā. Bet pirmais jautājums ir, vai tā nav īstenībā mana sajūta. Un tad, kad mēs vēršam to sevi, sajūtam savu daļu, tad mēs paliekam mierīgāki, un tad mēs varam sākt empatizēt. Tad mēs varam jautāt otram, kā tu jūties. Man ir svarīgas ziņas, kur tev ir runāt, vai šis ir grūts brīdis, man interesē, kā tev ir. Un tajā brīdī, kad mēs ar savām emocijām esam nobāzējušies, mēs spējam empatizēt, spoguļneironi strādā un viss pārējais. Tāpēc pirmā atbilde ir pajautāt šo sev, vai tā nav mana sajūta. Jā, varbūt, kad izējām tādu aplīti, ko mēs liekam iekšā pacienta lapā, tātad viens pamatīgs ieraksts tajā ir, noreflektējam par to, vai tas ir es, kas runāju savās sajūtās, sargājot varbūt sevi, vai es patiešām tas, ko es tagad daru, ir tā mirstošā cilvēka labākajās interesēs. Nebūtu neviegls jautājums, izklausās it kā elementāri, bet viens no grūtākajiem. Doktor? Jā, paldies par diskusiju. 2 lietas, ko es gribētu pateikt no ārsta pieredzes. Saruna ar tuviniekiem ir daudz grūtāka kā ar pacientu. Ja? Viņa aizņem vismaz par 3/3 vairāk laika, viņai ir vairāk jāgatavojās, un viņa ir daudz grūtāka. Un tāpēc es parasti sarunas ar tuvinieku niekiem cenšos inicēt pats. Es zvanu tuviniekiem un lūdzu, lai viņi nāk pie manis izrunāties. Jā, vai ne? Un tad es esmu it kā tas stāvokļa vairāk vai mazāk saimnieks, un man ar viņiem ir daudz vieglāk runāt. Jā. Ja viņi ieveļās pie manis kabinetā ar savām pretenzijām, kā kolēģi teica, es zinu labāk, jā, jūs darīsiet tā, kā mēs teiksim, nevis tā, kā ir pacientam, saruna ir daudz grūtāka. Tāpēc no manas pieredzes, jā, ir viens pašam uzaicināt tuviniekus uz sarunu un daudz nopietnāk gatavoties sarunai ar tuviniekiem. Un otrs, kas ir tādas manas vēlmes būtu, un es domāju, ka tās nav tikai manas, tas vispār būtu tikai loģiski, ka cilvēki ģimenē
izrunātu jautājumu, kā vajadzētu reaģēt uz katra tuvinieka slimību un nāvi. Ja? Ģimenē ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Tas ir jābūt izrunātam līdz tam brīdim, kad jums vēl tas vēzis piemetās, ja, vai ne? Vai neglābjama slimība. Bērniem ir jāzina vecāku vēlmes, kā viņi vēlās būt apglabāti, vai viņi vēlās būt kremēti, vai viņi vēlās būt apglabāti, kurā vietā viņi vēlās būt apglabāti, vai kurā vietā viņi nevēlās būt apglabāti, kam blakus, ja? Tad mums būtu saruna ar tuviniekiem daudz vieglāka. Ne tikai par kaut kādu mantojumu un tādām lietām. Ļoti nopietni. Vai es vēlos, lai man reanimē, lai mani velk manu dzīvību pie mākslīgās ventilācijas aparāta mēnešiem ilgi, vai es vēlos, lai to pārtrauc. Ja? Un tad arī tuviniekiem būs vieglāk pieņemt šādu lēmumu. Ja? Protams, šeit ir vēl viena nianse. Ja? Es varu ļoti gudri runāt un teikt, ka es vēlos, lai man nereanimē ne to. Es, protams, nezinu, kā tas notiks tad, kad tiešām ar mani tas notiks, ja, vai ne? Bet par to ir jādomā, ja? Un ar tuviniekiem šīm lietām ir jābūt izrunātām. Paldies. Doktor, ja jūs vēl pie tā mikrofona nedaudz pieturētos, es nezinu, vai būs vēl iespēja atgriezties pie tā, bet tur bija jautājums tātad par kapelāniem, vai ir, teiksim, tāda palīdzīga infrastruktūra, kas doktoriem, ārstiem var palīdzēt šajās situācijās? Es domāju, tā nav nekāda jauna infrastruktūra. Viņi ir slimnīcā un viņi ļoti mums palīdz. Jā, vai ne? Tur pat nav diskusijas, vai viņi ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi. Viņa ir vajadzīga, viņa ir. Katrā ziņā mūsu slimnīcā šis dienests ļoti labi strādā, jā, un man jautājums par to, ir vajadzīgs, nav vajadzīgs, kas būtu no viņiem vajadzīgs. Bet jūs teiktu, ja tur izskanēja formulējums par to, kā ārsti mēdz justies vientuļi šai situācijā, jūs teikt, ka tajā jūs pieredzē tik traki nav šajā aspektā? Man ir ļoti grūti atbildēt, kurš. Redziet, es domāju tā, man ir tāda, to laikam grūti saukt par priekšrocību. Tas ir laikam manas profesijas un specializācijas defekts, jā, vai ne? Es esmu ilgus gadus strādājis tai nozarē, kur mirstība ir bijusi ļoti liela. Protams, ir kolēģi, kur vēl vairāk ir strādājuši, jā, un līdz ar to man pēdējo pārdesmit gadu laikā ir sanācis ļoti bieži šīs sarunas vest, jā. Līdz ar to, man ir grūti pateikt, starp citu, ja iet runa par sliktu ziņu paziņošanas kursiem, kauns atzīties, bet es viņus izgāju tikai pirms nepilnu gada, ja? Jo tā kā es biju mazs puika un sāku strādāt, šādu kursu nebija vispār, ja, vai ne? Un viņi, protams, ir vajadzīgi visi šie protokoli un visi, lai spēlētu klavierus, arī gammas jāspēlē, ja? Un tikai tad tu vari spēlēt Beethovena klavieru sonātas, ja? Saprotiet, man ir grūti spriest, man šīs sarunas, jā, mums uzdeva šādu jautājumu, vai jums ir grūti paziņot šādus ziņas, jā? Es atbildēju, ka man nav grūti paziņot, vienkārši tāpēc, kad es viņus esmu tik daudz paziņojis, jā, vai ne, mēs jau visi pie kaut kā pierodam un kaut ko iemācamies, jā, vai ne, bet es pieļauju, kad ir divas lietas, kā es pieminēju par savu vecumu toreiz un to sarunu, jā, laikam diezgan jocīgi izskatās, ka jauns spēka pilns jauneklis, jā, muskuļains, labi iesauļojies, sāks stāstīt, kad, piedodiet, dzīvē jau ir kaut kāds limits un resursi tiek izsmelti. Ja? Jūs tā varat iedomāties, kā tas izskatīties un kā uztvert to radinieki, kuram paziņot, ka jūsu radinieks tuvākā laikā aizies no šīs pasaules. Ja? Tāpat tās jau nevar teikt, ka visi ārsti, kur nostrādājuši 40 gadus, var mierīgi to paziņot. Ja? Ir profesijas, kur tas vispār ir ārkārtas gadījums.
gadījums pacienta aiziešana citā pasaulē, ja, un es domāju, viņiem tas būtu vēl traģiskāk nekā tam cilvēkam, kurš tikko ir kursus izgājis, ja, vai ne? Tā kā tas ir ļoti grūti pateikt, kā es jūtos vientuļi, nevientuļi, kā ārsti jūtās, bet ja iet runa par kapelānu dienas, nu, tur viennozīmīgi, ja, viņi ir, es domāju, ka mūsdienās jau lielajās slimnīcās tā nav problēma, ja, un kaut kā, nu, tas laikam ir tās profesijas specifika, ka visi cilvēki, kas tur strādā, ir fanātiķi, jā, vai ne? Un viņi tiešām mums ļoti palīdz. Jā, paldies, doktor. Es faktiski sasumējot, jo droši vien, ka nebūs jūs vairs šīs diskusijas ietvaros vairs izbrīvēt vietu, bet patiesībā no tā, ko jūs arī teicāt, to, nu, pacientu ģimeņu infolapiņā, acīm redzot, būtu jāliek iekšā, es nezinu, kā to noformulēt infografikas veidā, bet nāves tomēr izņemšana atpakaļ no tā anonīmā, attālinātā procesa, par ko jūs runājat, pilnīgi kaut kā, kas nav mūsu darīšana. Tā ir mūsu darīšana ģimeņu ietvaros, runāt par to, redzēt par to, pieņemt lēmumus par to, un tā ir, acīm redzot, daļa no šī temata. Līga, es gribēju atgriezties pie jums, varbūt arī ieintegrējot tos jautājumus, kur izskanēja par skumjām, par sērām, par atvadīšanos. Es jau tās infolapas tagad likšu kopā. Tātad, ko jūs likt viņās iekšā primāri? Jo jūsu uzrunā arī tomēr izskanēja dilemmas abas puses ar daudziem jautājumiem. Droši vien, ka mēs nevaram infolapiņā ielikt atbildes, bet mēs varam ielikt iekšā to, kā to uztvert, kā šīs situācijas analizēt un ar dažādu pieredzi dalīties. Lūdzu. Jā, pateikšu paldies liela doktorim par tām pārdomām. Es arī skatu tieši tā, ka ģimenē būtu jāizrunā jau pirms notiek kaut kādas slimības, nelaimes un tādā garā. Mēs neviens neesam nekad pasargāti no tā, kas notiks, un neviens nekad to nezinām. Tāpēc ir arī, tad, ja esam jauni, skaisti un spēcīgi, ja ir labi ģimenē par to runāt, lai, ja nu gadījumā kaut kas notiek, tad ir zināms, un lai es varu vadīties pēc tā, ka nevis es domāju, bet es zinu, kad man ir jādara tas vai šitais, un tas dod arī tādu drošības sajūtu. Tas tādai nelielai atkāpim, bet runājot par atvadīšanos, pieredze rāda, ka tas ir garīgs process, un tas nekad nebūs paredzams. Mēģināšu ļoti ātri iezīmēt vienu gadījumu, kas arī ir strādājot hospisā, kad aizbraucu pie ģimenes, notiek saruna, cilvēks ir kontaktējams par nāves tuvumu, un nekas tā īpaši neliecina. Jā, kad gaidāms, bet kad neviens nezin. Un beidzu darbu, es aizbraucu uz mājām, aizēju uz veikalu, vienkārši ikdiena. Un mums ar to meitu bija runāts, ka mēs atvedīsim viņiem funkcionālo gultu, atvedīsim vēl dažas lietas. Un es aizēju uz veikalu, es kaut ko tur staigāju, skatos, un zvana sieviete, un viņa tā saka, paldies, mums neko vairs nevajag. Un sanāk tā, kad šis cilvēks nomira dažas stundas pēc tam, kad es pie viņiem biju, kad es ar viņu pašu runāju par to, kad viņš to gultiņu gribētu, lai viņam būtu drusciņi vieglāk. Un tā meita man izstāstīja tādu lietu, ka tas vīrietis sagaidīja, kad atnāks viņas brālis. Un bija ikdienišķa saruna par to, kā tu jūties, man ir viss ok, vai tu gribi paēst kaut ko tā. Un vienkārši sanāk tā, ka māsa iegāja virtuvē un brālis iegāja toaletē. Un tajā brīdī viņš nomira viens. Tas manā uztverē ir garīgs process. Mēs nevaram būt tam gatavi. Pat tad, ja tu būtu nosēdējis 24 stundas pie gultas turot roku, nav fakts, ka tas cilvēks nomirs klātbūtnē. Kaut vai tīri elementāri dabīgās vajadzības nokārtot. Ja? Un tas ir mirklis, kad cilvēks nomirst. Un ir arī tā, kā filmās rāda, kad cilvēks it kā paciešās. Kad viņu pieņemsim aizved uz mājām. Mums ar kolēģi Ingu ir bijis gadījums, kad tiešām organizējam cilvēku pārvešanu uz mājām, lai viņš varētu nomirt savu tuvinieku, savas ģimenes klātbūtnē. Un sagatavojam vietu un aizved, un tiešām tās ir 3 stundas, un cilvēks aiziet. Es domāju, ka te ir jādod sava vieta arī Dievam. Savs laiks, ko mēs nevaram neizplānot, neparedzēt. Neuzminēt, neizzīmēt, kur mēs nevaram saprast un izzināt līdz
līdz galam. Nāve ir garīgs process. Tas ir neparedzams. Un es domāju, ka varbūt te arī parādās tas mūsu mazums visuma un Dieva priekšā, ka mēs nevaram izplānot to pēdējo sekundi. Un viņa notiks visticamāk tā, kā tam cilvēkam ir labāk. Es domāju, ka tur arī būs noteikti kā nu kuram. Ir cilvēki, kuri nerunā, un viņi nekad dzīves laikā nav runājuši. Varbūt viņa es tevi mīlu ir klusums. Un vienmēr ir jāpaturprātā, ka katrs cilvēks runā savā mīlestības valodā, un arī piedošanu viņš var paprasīt citādāk. Ir ļoti jālasa cilvēks pēc viņa būtības, ne pēc maniem priekšstatiem, ka es gribētu pirms nāves vēl ar kādu apskauties vai izrunāties. Jo es varbūt to gribētu, bet vai to grib tas otrs, ja? Un tad mēs atgriežamies arī par dakteri iesākto sarunu, ja? Ka dzīves laikā mums ir šīs lietas jāizrunā. Vai gribēsies, vai mēs arī gribam nodzīvot visu savu dzīvi, nenodarot pāri, ja vismaz cenšoties, lai pirms nāves nav jālūdz piedošana. Vai mēs varam nodzīvot savu dzīvi tā, kad atvadas varētu būt kaut vai klusumā un sajūtot viens otru klātbūtni. Tas ir, man liekas, tik dažādi, cik zvaigznes debesīs. Un tāpēc vistiešākais veids, kā to uzzināt, ir pajautāt savam piederīgajam. Vai arī pateikt, tad, kad es miršu, es gribu, lai tu esi man blakus. Lai tu turi manu roku, lai tu skaties uz mani, lai tu neatstāji mani vienu. Vai arī pateikt to, kad es negribu. Un pajautāt tam otram cilvēkam, kā tu gribētu, kā tev būtu labāk. Un te vēl ir jāpaturprātā viena lieta. Katrs cilvēks drīkst arī pārdomāt. Tāpat kā mainās arī zārkā velkamo drēbju krāsa, ja viņi ik pa laikam mainās. Tā kā to drīkst arī pārdomāt, tāpēc šīs sarunas var uztvert nevis kā kaut kādu pienākumu, bet varbūt tās kā tāpat kā mēs taču ejam pārbaudīties, veicam kaut kādus rituālus, ja? Šis arī varētu būt rituāls, kad ik pa laikam mēs atgādinam, kad es būšu tur, es gribētu, lai mani notiek tā. Laura, ir iespēja iedot vēl? Jā, paldies par atvedām, varbūt tādu perspektīvu no tā, ko es savā kabinetā ikdienā dzirdu. Tas ir tas, par ko parasti pacienti visvairāk pārdzīvo, ka ir pietrūcis atvadu. Kādā formā šīs atvadas verbālas, klātesošas, tas ir cits stāsts, bet ir bijis tā, ka pacientam gadu, katru nedēļu pacients sāpēs runā par to, kāpēc viņu nepasauc uz intensīvo terapiju, lai gan zināja, ka tēvs, piemēram, nomirs. Tā kā šie ir tādi stāsti, ka atvadu neesamība atstāja ļoti lielu nospiedumu. Tāpēc noteikti teiktu, atvadas ir svarīgas. Tikai katram tā forma būs citādāka. Nu ko, paldies. Mūsu laiks šeit paneli ir izlicējis, bet Ils, varbūt noslēdzot pavisam vienkāršs jautājums, teikt vai neteikt. Ko tu secini beigās? Es secinu, ka jāsaka. Es domāju, ka to var izdarīt tādā veidā, kas jau mums ieskanējās mūsu runātājos, ka var pajautāt, var sagatavoties, var pateikt, ka mums priekšā, piemēram, ja pacients ir slimnīcā, kā doktors teica, pabrīdināt, kad ir gaidāma saruna, ka tā būs smaga, ka būs jāapspriež ļoti smagi jautājumi. Es gaidīšu jūs 11. Nākiet, kas jums līdzi, vēl kāds, sagatavojiet jautājumus, ko jūs man gribat pajautāt. Un tad, protams, bet jāņem vērā, ko Laura teica, ka šajā sarunā mēs varam sadzirdēt tādu informāciju, kura mūsu iekšējos tos apziņas procesus nobloķē un paiet tā mūsu pusstunda, un mēs izejam ārā un ejam uz trolejbusu un vispār aizbraucam līdz mājai un neatceramies, ar kuru numuru mēs esam braukuši, kur mēs esam iekāpuši, ja, pēc tāda šoka. Tā kā es domāju, ka te mums jau nav jāuzceļ kaut kāds jauns psihiatrijas centrs vai jāuzbūvē jauns korpus, lai to izdarītu. Es redzu, ka te ir lieta, ka mums vajadzīgas iemaņas, kā ar šo lietu tikt galā, ka mums ir vajadzīgs uzdot jautājumu, vai jūs gribat zināt savu dzīvi ilgi,
Varbūt jūs negribat tagad, bet es šeit esmu, un kad jūs būsiet, jūs variet ar mani satikties, un es jums to izstāstīšu. Kad jūs esat gatavs šai sarunai, bet viņa mums priekšā stāv, ja? Varbūt iedot tādu ceļa karti, kā tagad moderni saka, ka tad, kad jūs iziet no tā kabineta pēc sarunas, tur tomēr ir, tur ir biedrības, tur ir atbalsts tālruņi, tur ir ieteikumi, tur ir jautājumi, varbūt saraksts, par ko ir jāpadomā. Tā kā es domāju, ka mēs visi redzam, ka šo te komplicētību, pareizi, vai ne, un vēsturiskos un psiholoģiskos aspektus, bet kaut kur jau mēs saprotam, kā tas varētu būt, kā tas varētu risināties cieņpilni. Bet es ar nepacietību gaidīšu otro daļu. Jā, ļoti sapiņķerēsim to lietu vēl vairāk, bet katrā ziņā tas ir milzīgi viela pārdomām. Bet es domāju, ka tas arī kļūst skaidrāks. Es tomēr gribētu sasumēt arī mūsu 3 runātājus, kuriem es vēlreiz saku paldies. Lauras motīvu par to, ka mums ir jāsaprot, kurš ir vai nav gatavs sarunai. Šeit ir daudz iesaistītie, un to ir vērts noteikti pāanalizēt un pašiem saprast. Dr. Nikolājenko teikto, jūs teicāt, es citēšu jūs, nevis teikt vai neteikt, jums tas nav jautājums ir kā pateikt un kā šai sarunai ir jānotiek. Un līgas motīvs pašā sākumā pazīt kaut vai drusciņi. Ja? Mums liekas, ka mēs pazīstam savus tuviniekus. Doktoriem arī šķiet droši vien ārstiem, ka viņi pazīst savus pacientus, bet laiku veltīt tam vairāk un būt gataviem šai sarunai, pazīt kaut drusciņu. Droši vien, ka ir viens no atslēgas vārdiem šai visā. Paldies visiem par šo pirmspusdienas daļu.